Tiem, kas ir tīkla mārketingā, tu jau ilgu laiku darbojies ar tīkla mārketingu, un līdz šim brīdim tev nav izdevies uzbūvēt savu struktūru. Tu apmeklē visas apmācības un visus treniņus, ko tev dod tavi līderi, un tu apmeklē vēl arī papildus treniņus, bet joprojām tev nav atbildes uz šo jautājumu, kāpēc tev neizdodas, kāpēc kādam citam izdodas un kāpēc tev neizdodas. Es ļoti labi zinu, ar ko nodarbojas cilvēki tīkla mārketingā. Viņi izliek savos sociālos tīklos savu produktu aprakstus. Labākajā gadījumā viņi paņem rokās kaut kādu savu produktu un par viņu pastāst. Bet tas ir labākajā gadījumā, jo vairums baidās no kameras, baidās no citu cilvēku vērtējuma, viņai ir šaubas, viņai ir neticība, viņai ir visādas bailes, viņam ir zemes pašnovērtējums un tā tālāk un tā tālāk. Un tu gribi ar šo te savu iekšējo stāvokli uzbūvēt savu biznesu. Tas tā nestrādā. Vispirms tev ir jāatbrīvojas